Sveiks, Krist! Sveiki visiem, kas skatās. Mēs turpinām labi iesāktu lietu. Un atkal saruna ir Krists, kurš ir Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs. Un man joprojām ir ļoti daudz jautājumu un ļoti daudz varbūt ieteikumu, vispār kaut kādas lietas, kas būtu jāņem vērā tad, kad mēs plānojam bērnu un kas notiek, kad viņš ir piedzimis un kas notiek tad, kad viņš aiziet uz bērnu dārzu. Tie jautājumi, kas mums bija iepriekš no mamām saņemti, kurus es uzdevu mamām, kur tiks saņemts atbildes par to, kas notiek tad, kad piesakās bērniņš, respektīvi mamma sāk plānot kaut kādas savus ieņēmumus, kas būs bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā. Tad mēs šodien runājam par cipariem, vairāk uz cipariem, un tad šobrīd kāda ir tā valsts atbalsts, kad mamma dodās bērnu kopšanas atvaļinājumā. Tur ir divas opcijas, gan uz gadu vai pusotru gadu, tur viss atšķirās, bet kopējais maksas nemainās. Bet kas šobrīd ir un uz ko mēs ejam nākotnē? Jā, nedaudz mēs tagad pamainām to sistēmu. Ja iepriekš varēja, atkal, te jāsagrupē, ir vairāk dažādu veidu pabalsti, atbalsti, kā no kurā brīdī un par kādām dažādām lietām. Viens ir vecāku pabalsts. Tas ir atkarībā no sociālajām iemaksām. Un, protams, pēc tam jau, kad būs bērniņi, bet tas jau ir pēc perioda, tad ir ģimenes valsts pabalsts. Un bērnu kopšanas pabalsts. Tā sauktais bērnu kopšanas atvaļinājums, kas nav īsti atvaļinājums, bet uz viņu tā arī kaut kādā ziņā jāskatās. Šobrīd viņš ir paredzēts līdz 2 gadiem, bet mēs pamainījām nedaudz to sistēmu un būs līdz pusotram. Tomēr jāmin šeit, kad mēs palielinājām to kopējo apjomu un piesaistījām arī mediānai. Faktiski, lai viņš turpina celties arī cauri gadiem. Nevienam summa pēc savas būtības nesamazinās, un tiem, kas ir arī tagad piedzimuši, viņiem līdz 2028. gadā, ja nemaldos novembrī, vēl joprojām ir tas, ka tu vari izvēlēties. Bet pēc tam jau vairs nebūs, tad būs tikai pusotru gadu. Es tev pārtraukšu, tas nozīmē, ka teit ir opcija 12 mēnešu vai pusotras gads, un tad būs opcija tikai šis pusotras gads? Jā, tātad pusotrs gads, tikai pusotrs gads. Jā. Un tas arī tā ir sava veidā, vispār tā sociālā politika, sociālo pabalstu politika ir diezgan, varētu teikt, plaša. Plaša un tas viņu padara sarežģītu. Kas, kad, kur, kādā veidā, kāpēc tā, kas, kad pārņemās, kas, kad nepārņemās. Un tāpēc mēs viņu tomēr mēģinām nedaudz optimizēt, saprast, kurus jautājumus mēs varam apvienot, kuri ir varbūt atkrituši, kurus vajag pastiprināt, uzlabot, sasaistīt. Ir kaut kādi tādi jautājumi, kā, piemēram, ģimenes valsts pabalsts, kur arī vajadzētu pārskatīt, kā uzlabojumi ir saistībā, varbūt ne ar tām kopējām summām, bet izmaksas periodu. Mēs varam arī teikt, kas ir studenti, teiksim tālāk, kas ir līdz 20 gadiem, ja viņš studē. Tad nedaudz tas klāsts palielinās, bet, lai mēs pacelt finansējumu, tur gan bišķiņ sarežģītāk. Jā, tas būtu par to, bet tad tālāk ir visādas citi jautājumi, un šeit viss ir sasaistīts ar periodiem, kurš ir paņēmis, kurš ir vēl joprojām darbā, kurš vairs nav darbā, un tas ir nemaz neapskatot tos pabalstus, kurus saistībā ar pašvaldībām. Okay. Jo es biju papētījusi arī Eiropas pieredzi šajā visā jautājumā, un jāsaka godīgi, mēs neizskatāmies tik slikti uz visa fona, jo mums ir pietiekami garš šis te bērnu kopšanas atvaļinājums. Vācijā tās ir stipri īsāks laiks, tas ir nedēļas, par kurām mēs runājam. Otra puse okeānam ir tieši tāpatās, 2-3 nedēļas, tu esi atpakaļ darbā, nezinu, tas ir vienkārši kaut kāds, man prātam nesaliekās tāda lieta. Tā kā tik slikti arī nav, un te uzlabojumi, kas ir no nākošā gada, viņi ir ievērojumi, un ņemot vērā, ka daudz cipari nebija pārskatīti ļoti daudz gadus, es domāju, ka mēs varam tikai priecāties par to, ka šis jautājums ir iekustināts un to vēlmi, kā mēs iepriekš runājām, bērnu radīšana nav par naudu, mēs neradām bērnus dēļ naudas, bet tas tomēr ir daudz ko nozīmē, tāpēc, ka
uzturēt bērnu, tas ir ļoti liels izmaksas, kas tev nāk uz priekšu, jo tie jautājumi no mamām bija arī, piemēram, par bērnu dārziem. Tad, kad mēs nonākam jau līdz bērnu dārziem, šobrīd ar tām rindām un privātajiem dārziņiem, tur ir jāskatās katrā pašvaldībā savi nosacījumi. Bet, piemēram, kā tu skaties uz jautājumu, ja iestāšanās maksa, jo ir arī bērnu dārzos iestāšanās maksa. Ja tie ir, pieņemsim, 2 bērni, 3 bērni vai, ja 1 bērns, tur es vēl saprotu, jā, bet ja ir tiešām tie dvīņi vai mums ir 3+ karte, tad varbūt šeit arī tas ir kaut kāds viens atbalsts, bet tomēr tas ir... Jā, interesanti. Es kaut kā nezinu par to, manuprāt, manā pašvaldībā iestāšanās maksa nebija vai... Jā, un mums ir atsevišķi kaut kāda līdzmaksājuma tur ēdienam, kaut kādām tādām lietām. Protams, vienmēr ir grupiņas, un tad ir visādas dāvanas audzinātājiem jāpērk, un viss, kas ir sadzīves kā lieta, tās sociālā. Protams, viņi nav obligāti, bet tomēr tas viss notiekās. Un, parasti, ja kāda pašvaldība tā dara, tas tāds diezgan demotivējošs apstākļus, un kaut kāda iemesla pēc viņš noteikti ir radies. Naudas nebija, līdzekļi nebija, prioritāte nebija, bet tas tā nav labā praksa, un tā īsti nevajadzētu darīt. Tas noteikti atgrūž ģimenes, vai vismaz dod tādus nepatīkam, kaut vai vienreizēji, bet tādu nepatīkam kaut kādu atspaidu. Ja tā skatās no tādas sociālās sistēmas viedokļa, tad, ja ir šāds mehānisms kādā pašvaldībā, un iespējams viņš tur leģitīms un vajadzīgs ir, jo patiešām viņi tur netiek kaut kādā veidā galā, tad parasti ir arī kaut kādi mehānismi, kuri tomēr palīdz sociāli mazaizsargātajām grupām, piemēram, tiem pašiem 3+ vai maznodrošinātajām personām, vai turpat var gradēties trūcīgā vai kādā tajā grupā, kā saka, cilvēki iekrīt, un parasti tām tomēr paredz kaut kādus atvieglojumus. Un tas būtu tikai racionāli un saprotami. Manuprāt, nevajadzētu vispār šādus šķēršļus likt. Tas nebūtu pareizi. Tā ir tomēr jāpameklē citā vietā, varbūt tomēr padomāt kaut kādu, beidzot sakārtot nekustamā īpašuma nodokļu jautājumu. Lai gan es arī esmu kopumā konceptuāli pret to, bet ja viņš mums ir, tad citi avoti. No sākuma primāri meklējam citus avotus, kas ir loģiskāk, pamatotāk, nevis liekam uz ģimenēm, kurām jau tā ir liels spiediens. Vai ne? Jo šis arī priekš manis mēs līdz bērndārzam vēl neesam tikuši, un par šo iestāšanās maksu man bija arī tāds, arī kaut kas tāds, ar ko būtu jārēķinās. Bet, to es vēl šobrīd nemaru no savas puses komentēt, kā ir, mēs līdz tam augam. Interešu izglītība. Tas ir nākošais arī bērndārzs periodā, skolas laikā, dažādi pulciņi, nodarbības, un kā ir šeit? Saprotu, kā no katras pašvaldības atsevišķi un tam līdzīgi. Es palasīju mūsu pašvaldību, kas ir robežu, kad, piemēram, 100 eiro gadā dod priekš nometnēm. Ja bērns apmeklē kādu nometni, pašvaldība atmaksā 100 eiro. Forši. Vispār, kur pašvaldība, bet es teikšu, ka mūsu pašvaldība ir diezgan pretīm nākoši bērniem. Bet man liekas jocīgi, mēs tomēr dzīvojam vienā valstī, un kad katrā pašvaldībā ir tik krasas atšķirības, tāds, arī tāds, labāk deklarēties Rīgā, jo tur ir lielāka pabalsta, tagad pie bērnu piedzimšanas pabalsts no nākošā gada lielāks, un tad mamām bija jautājums, kāpēc tikai Rīgā paceļ. Tad arī tāds koks ar 2 galiem. Bet atgriežoties pie interešu izglītības, varbūt šeit arī kaut kādu kopēju sistēmu var veidot par to, ka, ja ir 3 bērni, varbūt kaut kāds atbalsts, vai tā jau varbūt ir? No valsts puses konkrēti šādā formātā, šādā veidā, beidos, ka nav. Bet tas ir tādā iekrītēt pašvaldības papildus. Un tā nav garantētā daļa. Tas nozīmē, šāda veida pabalsti ir pašvaldības iniciatīva, vai viņi to var atļauties vai nevar atļauties. Tas nav tur mājokļu pabalsts vai garantētais minimālais ienākums, kas ir jānodrošina, bet šis ir tāds papildus, kas ir ķirsīts uz tortes, ja tāda ir. Bet te ir interesanti, te var tā paskatīties pasaules pieredzi, un, ja nemaldos, Skandināvijā ir tomēr tā praksa, ka, ja bērns nav gājis uz kādu no interešu, tāds interešu izglītības, kādiem pulciņiem vai kaut ko, pilnīgi uz neko neiet,
tad sociāla dienesta ierodās un jautā, vai jūs patiešām rūpējaties par bērnu, un tomēr mudina, ka tas ir bērnu labākajās interesēs, kaut kur piedalīties, kaut kur socializēties, kaut ko papildus darīt. Tagad tā labā praksa, no kuras mēs gribam, no kuras mēs gribam mācīties, tomēr rāda to, ka bērniem ir nepieciešams kaut kāds papildus, tādas izglītošanās vai kaut kādas ievirzes vai tādas lietas. Protams, ir arī otra galējība, šī pāraprūpe, kad atvainojos maziem bērniem kalendārs izskatās tāpatās kā ministriem, kas nav nedz adekvāti, nedz vajadzīgi. Un tur, manuprāt, arī tiek pazaudēta liela daļa tāda bērna radošuma. Un mēs jau veidojam tādas maziņas, rigīdas cilvēciņas. Kas ieliekam rāmjās, kā būtu jābūt. Un tomēr mēs kaut kā laupam to bērnību, manuprāt. Tagad tur tam saprātam būtu jābūt. Noteikti. Ļoti labi, ja ir tāda atbalsta, kolosāli to vajadzētu darīt. Es pats priecājos, ka pašvaldību bērndārzos ir kaut kādas tādas lietas, bet ar saprātu. Sākam, kad vispār ir. Jā, jo tā interešu izglītība vēl vairāk, un mēs esam abi dviņu vecāks, nozīmē, ka visi reiz divi, un šīs izmaksas, nākotnē solās būt gan lielas, jo, tā kā mēs runājam, tas varbūt nebūtu tikai 1, bet 2 pulciņi, un tas viss varbūt no dviņu mamām izskanēja tāds utopisks tāds kaut kā vēlme, ja būtu, tad būtu izcili. Tāpat kā 3+ karte, pie 2 bērniem vienās dzemdībās, respektīvi pie 2, automātiski tev piešķir tādu pašu privilēģiju kā 3+ kartu, piemēram. Jo tie ir, uzreiz atkal tas ir, tas nav mantot apģērbu, nav mantot ratus vai nav mantot kaut kādas lietas, tas tomēr ir uzreiz, ka tev jāpērk dubultā. Tā 3+ karte, es nezinu, cik valstī viņi izmaksā, jo to sadarbības partneru ir gana daudz. Varbūt tev ir kaut kāds par to 3+ karti, kaut kāds priekšlikums vai sava vīzija, kā tu gribētu, un kā tomēr skaties uz to, ka 2 uzreiz saņem šādu lietu. Kad viņi teica, es saku jā, bet tā kopumā skatoties, viņi veidojās kā 3+ patiešām, un tā vēlme un tas skatījums par to, kā viņi varētu uzlabot, papildināt, stiprināt, ir dažādi. Uz to skatās dažādos aspektos. Ja mēs kāpsimies uz leju un mazākam bērnu skaitam piešķirsim, varētu rasties problēma ar mūsu partneriem, kas ir dažādi veidā tirgotāji un tādas lietas. Un šeit arī tā fiskālā ietekme tomēr parādās. It kā liekas, kas tad aiziet uz veikalu un tur, bet arī sabiedriskajā transportā ir atlaides, cita veida atlaides, un tas sabiedriskā transporta daļa tur miljonos aizgāja. Ko līdz mēs viņu tā kā papildinām, pamainām, tur uzreiz tas viss palika dārgi, un tajā brīdī tad tur Finanšu ministrija sarosās, satiksmes ministrija vispārējie saka, nē, viss paliek sarežģīti, grūti, neviens neko nesaskaņo un nevar iet uz priekšu. Kaut ko tur varētu mēģināt uzlabot. Ir bijusi tāda arī doma un skatījums par to, ka 3+ ir vecākiem uz mūžu. Tātad, mēs novērtējam tās ģimenes. Un sākotnējā tā parādnieka ideja bija tāda. Bet viņi atkal viss kaut ko maksā. Un tas sākotnējais formāts arī kaut ko maksāja, un tāpēc viņš neaizgāja priekš. Viņš aizgāja tajā savā formātā. Vēl nesen mēs gājām uz Ilgtspējīgas attīstības komisiju Saeimā un par šo debatējām. Un arī tur prasās pēc kaut kādiem uzlabojumiem. Tagad tur ir digitalizācijas kaut kāds formāts radies, kad jāskatās, kas ar tiem bērniem notiek. Kas notiek tajā brīdī, kad viens no bērniem sasniedz tos 18 gadus vai ja studē. Laikam tur arī bija 20. Jā. Kas notiek šajā brīdī? Vai tu pazaudē statusu? Tas atkal ir tāds, varbūt līdz tam brīdim, kad tas 3. bērns vai tas pēdējais bērns ir izaudzis līdz pilngadībai. No otras puses, es arī esmu piekritējis tam, ka tas ir vecāki tomēr kaut kādā ziņā tā ir tāda būtiska pienesums sabiedrībai. Un tur tiem vecākiem patiešām līdz mūža beigām varētu to 3+ karti nodrošināt. Bet tas kaut ko maksā vienmēr. Tā ir forši populists pateikt, aiziet visiem visu, bet kad atstās pret finansējumu, tad varbūt labāk es pielieku, slimības pabalstiem kādiem vai invaliditātes kaut kādiem jautājumiem, jo tur viņi vajadzīgi vairāk. Tā.
Bet labo mani, ja es kļūdos, bet manuprāt, es lasīju, ka tagad pamainīja nosacījumus par 3+ karti, kad no jaunākā bērna skaitās. Piemēram, vienam ir 13 gadi un tikko piedzimst bērniņš. Un nevis atlikušos 5 gadus tev vairs ir šī te pluskarte, bet atkal no jauna. Bet tu mani palabojies. Šis ir interesants aspekts. Te būs jāpierakst klāt, kā saka, pēc tam, kad ierakstīsim, mēs komentārā ierakstīsim. Kā tad īsti ir, kā tad precīzi ir un kādas tās iespējas. Varbūt pielikšu arī saiti klāt, lai cilvēki visi var aiziet, apskatīties un pielikt. Es tā uzreiz, godīgi sakot, nevaru arī pateikt. Viņas ik pa laikam tiek nedaudz pagrozītas, nedaudz kaut kas pārskatīts un uzlabots. Tās sistēmas jau vienmēr skatās. Bet tad šo atceramies, kad iekomentēsim pēc tam atsevišķi. Otra lieta, uz ko es gribu atsaukties par to, kad šī 3+ karte atkal varētu būt uz visiem laikiem, tam līdzīgi atsaukšos uz Ungārijas pieredzi. Viņi no šī gada, no 25. gada, ir izdarījuši ļoti būtiskas izmaiņas savā pusē. Un mamām, kurām ir 4+ bērni, uz visu atlikušo mūžu vairs nav jāmaksā ienākuma nodoklis. Tas ir 15% no viņu algas. Bet tas nozīmē, ka uz visu atlikušo mūžu, protams, tur ir citi nodokļi, kurš tu maksā, bet šie 15% vairs netiek maksāti. Ja šie 3+ bērni, valsts dod līdzfinansējumu 6,5 eiro vērtībā, lai varētu iegādāties 7-vietīgu automašīnu. Šādas lietas. Man liekas, es saprotu, ka tas gan ļoti dārgi, atkal ļoti dārgi, jo kura kustība ir ļoti dārga, mērām miljonos. Bet, ja mēs skatāmies uz šādām mamām, kurām, piemēram, ir 4+ bērni, statistiski tur jāparēķina, protams, cik tas ir, bet skan baigi labi, ne? Jā, skan labi. Protams, kā mūsu kopējā sistēmā tas ir, mums ir, mēs tādā veidā atvieglojumus vispār, tāda sistēma nav mums. Mums ir caur neapliekamiem minimumiem. Ja tu strādā, tad tev kaut kādu daļu tavu ienākumu, tur tādas sociālā komponenta ielikt iekšā, tad tiem, kas saņem salīdzinoši maz uz rokas, viņiem ir atvieglojumi līdz pat, ja ļoti maz uz rokas saņem, tad līdz pilnībā atvieglojumi. Tiem, kuri saņem vairāk, tie turpina maksāt. Jo viņiem it kā mazāk vajag. Tā. Sociālistiski, ļoti sociālistiski pieeja. Un kā tur bija... labi, nav svarīgi, bet mums nav tāda gluži sistēma. Mēs varētu mēģināt un domāt tajā virzienā, tad, ja mēs negribam veikt kopējo reformu, iedzīvotāju ienākumu nodokļu reformu, tad, domājot pašreizējās sistēmas ietvarā, mēs varētu palikt tos griestus augstākus. Tā kā ir pensionāriem, piemēram, pensijas neapliek ar iedzīvotāju ienākumu nodokli līdz 1000 eiro. Varbūt māmiņām arī varam pielikt šo. Ja ir 4 un vairāk bērni, tad tā. Ar apgādājumiem, kuram tiek uzlikt virsū, ja tur tētim, mammai, kā tas būs, tur atkal kombinācijas visādi sākās. Bet iespējams, kad ar šo var spēlēties un spēlēties, skatīties, kas būtu tāds labs, motivējošs, uz nodokļiem balstīts formāts. Manuprāt, pozitīvās lietas, kas jau tiek darīts, kad atsevišķos gadījumos tiek māmiņām, tā skaitā bērnkopšanas pabalsta laikā maksāts pensiju iemaksas papildus. Te gan arī tāds precīzais mehānisms, es atradīšu, man reiz kaut kur ir piefiksēts, varēsim to arī apskatīt, bet šādā veidā, kad tam pieiet, ka tajā brīdī, kad pabalsts atsevišķi tiek maksāti, kad mēs padomājam arī par to, ka pensijā arī tām iemaksām ir jāparādās. Un kad, lai it kā mēs palīdzam tiem cilvēkiem tagad konkrētajā brīdī, bet tomēr tā negatīvā ietekme parādās pēc daudziem gadiem. Un tās māmiņas, kad aiziet pensijā, viņām ir ļoti mazas tās pensijas. Un viņas tāpatās iekrīt kaut kādā, teiksim, nabadzīgākā grupā tikai vēlāk. Un to mēs arī nevēlētos. Un tas nebūtu pareizs tāds
manuprāt, kopumā no sabiedrības tāds pareizs skatījums uz māmiņām, viņu lomu un pienesumu sabiedrībā. Nu, tas nav vienkārši darbs būt mammai, jo arī tu saki par to, ka bērnu kopšanas atvaļinājuma laiks iet iekšā manā stāžā, bet atvaļinājums par šo periodu man neuzkrājās. Darba atvaļinājums? Jā. Tur savā veidā loģika, tāpēc viņi sauc par atvaļinājumu. Nu, tas ir, mēs varam ļoti spēlēties ar vārdiem šeit, bet tas man īstenībā bija pārsteigums, jo es kaut kā pie sevis arī biju salikusi. Tagad es būšu pusotru gadu, tad es paņemšu vēl savu atvaļinājumu ārā, un man tas periods pagarināsies un tā. Bet ne tā sanāca. Ne tā sapratu. Jā. Tā kā tas arī jāņem vērā, ka bērnu kopšanas atvaļinājuma periods neskaitās. Tas, tām mamām, kas plāno bērnu, tas ir jāņem vērā. Jā. Runājot vēl par griestiem, tu minēji vārdu griesti, un es atcerējos par tādu lietu, ka vidu deklarācijā mēs varam norakstīt dažus tos interešu pulciņus un visas tās lietas. Kāpēc šeit ir griesti? Jo tomēr, varbūt palielināt, jo, manuprāt, 600 eiro ir izdevumos, ko mēs varam norakstīt. Tas arī par to labumu, ko mēs varam dabūt atpakaļ, jo mēs tomēr maksājam visu tā. Jā. Varbūt šis vēl tāds punkts. Arī, beig galā jau tas vienmēr ir par naudu. Un par to, kurā brīdī mēs pasakām, nē, šie cilvēki saņem idejiski lielākas algas, viņi var to atļauties, un mēs tad jau labāk pārdalām kādam, kuram ir sliktāki tie apstākļi. Un, tāpēc arī tas slieksnis ir tāds noteikts. Un tāpat tās arī, ja paskatās plašākā mērogā, piemēram, pensija 3. līmenis. Jā. Tur jau mums arī ir noteikti griezti un limiti, cik tu vari gadā iemaksāt, lai saņemtu atpakaļ, tā pārmaksas. Ja tu iemaksā vairāk, tu vairs vienkārši nesaņem. Jo uz tev tas vairs neatiecās. Jo tu esi pārāk turīgs, tad maksā papildus nodokļus. Un mums ir tādi savu veidu iestrādāt likumdošanā kaut kādi, sabiedrībai griezti, kuru, ja tu viņu pārkāp, tad līdz pat tādām, tad, kad ir kaut kāda sociālais slāņi, tad ir tādas neiedzīgi brīži, kuros tev nav jēga pacelt algu, jo visu to algu jaunā tas nodokļu likumi, viņi vienkārši noēdīs nost. Un tas tā liekas nepareizi. Vai labāk kaut kāda sistēma, gan jau, ka kaut kāda labāka sistēma varētu izdomāt, bet tādas liekšņi salikt šobrīd, tādi viņi ir, ar viņiem, ar viņiem strādājam. Man tā grūti uzreiz arī pateikt un iedomāties, kas būtu tāds labāks mehānisms, efektīvāks mehānisms. Citās valstīs, tie paši neapliekamie izdevumi ir, tā skaitā arī ir, piemēram, uz elektrotehnikām. Jā. Jo mēs gribam, lai mūsu sabiedrība kopumā paliek digitāli pratīgāk. Jā. Tad tu viņiem kaut kādā apjomā atļauj. Pa mazākām klasītēm tu pasaki, ka, šīreiz ir pieļaujams. Cik lieli tie sliekšņi, kā viņi izpaužās, tas ir tāds debatējums. Tas ir tāds, tu to saki un stāsti, man tā klausoties liekas, tu gribi dzīvot labi, tu gribi pelnīt labi daudz, bet beigās tev sanāk, kad cik tā kāds, tu centies un dari un sevi tā kā, dedzini ārā, lai būtu viss labi, bet tajā pašā laikā, tev ir kaut kāda griezta, tad kam tad es tev tā? Līdz, ka tikai sev, bet no vienas puses tāds, gribās vairāk, bet tad kāda jēga no tā? Varbūt tā pirmšķietam, jā, bet nezinu, es tā personīgi, es sitos un kapājos ne jau tāpēc, ka man tur, lielāka alga prasās. Tas tāds cilvēciski vēlmē un varbūt kaut kāda veida, tā dzīves filozofija. Man liekas, ka ir jādara, ir jādzīvo, Protams, tur atsaucam bērniem piemēru, bet tur ir loģiski vēlēs viņiem to labāko, tāpēc tu ej un to dari. Protams, ir nepatīkami iekrist kaut kādā augstākā nodokļu klasē, bet, es saprotu, tur jau vienmēr ir, jo tu vairāk pelni, jo tu vairāk pievērst tam uzmanību, jo tu vairāk, savas finanses kārto, jo labāk saproti sistēmu un tu pamani visādas lietiņas, ko tu varētu darīt labāk, optimizēt, tu pat ieguldīt un visu laiku neņemt ārā. Un tad jautājums ir,
strādāt ar tām finansēm kaut kādā tādā citā, gudrākā veidā. Jā. Un tā jau arī tas, manuprāt, diezgan arī strādā. Bet vispār, ja par sociālo politiku runā, atgriežoties nedaudz pāris soļus jau apakaļ, viņa vienmēr ir bijusi tomēr par to, ka palīdz tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Jā. Un, tāpēc tā sociālā politika arī ir. Mēs cenšamies sabiedrību spiest uz augšu, savā ziņā, vismaz Latvijā, spiežot viņu nedaudz no apakšas. Pabalstīt. Paņemot, nosmaļot krēmiņu, liekot no augšas uz apakšu. Bet tā tas ir visur. Vairāk vai mazāk, pareizi vai nepareizi. Bet zinu, ka ir valstis, piemēram, strādājoša mamma strādā konkrētu skaitu stundu nedēļā, un lai, viņa varētu, pēc būtības atgriezties darba tirgu kā tādām. Bet viņa nestrādā pilnu laiku, bet valsts maksā to starpību. Jā. Arī tāda ir pieredze citās valstīs. Es saprotu, ka tie ir ļoti daudz miljonu, par kuriem mēs runājam. Bet, šāda kaut kāda. Jo mēs varam atsaukties uz tiem, piemēram, uz maznodrošinātajiem. Kā ir šajā brīdī? Ja viņiem nepietiek, tas ienākums ir tik mazs, vai valsts kaut ko piemaksā līdz tam minimumam, kas ir noteiktais valsts minimums? Garantētais minimālais ienākums ir, tad tur ir, es gribētu teikt tā, ienākuma ziņā 3 līmeņi, skatīsimies jau no 1. janvāra, jau paceltos līmeņus. GMI slieksnis 187 eiro, trūcīgās slieksnis 425 un maznodrošinātās 680. Viņi tagad sakārtojas. Ja tev ir, tu, protams, var iekrist visās, ja tu esi tajā pašā apakšējā minimumā. Tātad minimālais, cik cilvēkam būtu jāsaņem ar visu to pabalstu šajā pasaulē, šajā dzīvē, ir tie 187 eiro. Mājasemniecībai kā primārajiem. Un tad pēc tam sākās, ja tu saņem garantēto minimālo ienākumu un tikai garantēto minimālo ienākumu, tad visticamāk tu kaut kur dzīvo. Un tad tev visticamāk pienākās arī dzīvokļu pabalsts. Un tad atkal, viņi tā kombinējās, viņi tas saliekās tādā ķēdītē, atkal cik ilgi, cik daudz, kur tu dzīvo, kas attaisnojams, kas neattaisnojams, cik tev paliek pārtikai no tā visa. Jā. Ja tev ir bērni, tad pienāk klāt vēl kaut kādas, tā tu vari arī ar tiem pabalstiem sakabināt līdz izdzīvošanai. Tu viņus var salikt, un tu vari izdzīvot uz pabalstiem. Vai tā ir dzīvošana? Mums nesen bija arī tāda debata par šiem jautājumiem. Vai tā ir dzīvošana? Es gribētu teikt, nezinu, vai tas pat ir politi nekorekti. Manuprāt, tā nav gluži dzīvošana, tā ir izdzīvošana. Neviens nejūtās, manuprāt, laimīgi šādā veidā dzīvojot. Tā nav pilnvērtīgi. Tas ir grūti, tas ir sarežģīti. Tev visu laiku jādzīvo un jādomā, kā būs nākamajā dienā. Jāskatās, ievērojami jāskatās produktiem cenas, un viss pārējais, kas it kā lielai daļai noteikti arī klausītāji ir saprotam un loģiski, bet tomēr tur tas ir citā līmenī. Tas ir eksistenciālā līmenī. Vai piemaksā? Jā, piemaksā līdz tam apakšējiem slieksnim. Tas garantētais minimālais ienākums. Tādā ziņā, jā, pēc tam sākās vienkārši, ja tu esi kādā no tām grupām, tad uz tevi, tu kvalificējies noteiktam pabalstam. Tad, ja tu esi tur, ja tu saņem vairāk, tad tu vairs nekvalificējies. Tie ir tādi cita veidi, tie ir tikai drīzāk griesti, nevis grīdi. Un jau trūcīgā vai maznodrošinātā tur līdz tam līmenim nepiemaksātu vienkārši tā ir sociāli mazaizsargātās grupas, tāda kā kategorija idejiski, vai varētu kaut kā nošķirt tos no tiem. Bet ir vēl tās pārtika pakas arī? Pārtika pakas arī ir, par tām SIFS rīko iepirkums. Es tā uzreiz šeit vai vēl eksistē šī programma, jo tā arī, man liekas, ir tīpaši šādas grūtības, tas, man liekas, ir ne tikai Ziemassvētkos, ka mēs tie visi sarosimies, bet vispārīgi, jā, tas ir tiešām laba lieta, manuprāt. Tā ir, jā.
ja tas ir nepieciešams, tad protams, ir patīkami, ka šādā veidā var arī to pamatgrozu kaut kādā iegūt. Jā. Varbūt lēnām ejot uz nobeigumu šai sarunai, kur atkal ir paskrējis vējs pārniem viens mirklis un jau laiks ir. Kas ir tas, ko tu varbūt vēl gribi pateikt, kas ir vēl nav pateikts? Kaut kāds punktiņš uz zi? Es gribētu teikt tā. Sistēma ir biedējoša. Savā ziņā kopumā, tas jau viens skaidrs virsraksts, sistēma ir biedējoša, bet ļoti daudz dažādu elementu. Te var arī uz galda redzēt, tā izskatās apmēram tā pabalstu sistēma, un šī lapa ir uz, divām pusēm, tie ir valsts pabalsti. Un tikai par ģimeni. Kopumā es te nesen uztaisīju tikai valsts pabalstiem dažādi veidi, 44 dažādi. Un pašvaldībām ir, vēl daudz vairāk. Bet, ja dzīvē ir situācija, kurā ir, kāda veida grūtības, tad ir vērts paskatīties, vai valsts nenāk palīgā, vai pašvaldība nenāk palīgā, vai nav kāda cita veida, roka netiek pasniegta. Un nekautrēties un, pieņemt šo palīdzību. Tāpēc viņi ir tur veidoti. Mēs visi kopā būsim spēcīgāki, ja katrs no mums būs spēcīgs. Un ja kādreiz dzīvē vajag palīdzību, tad no viņas nevajag kautrēties. Tas nav ne grēks, ne kaut kas slikts. Tāpēc viņi tur ir. Un ja tas atbalsts vai pabalsts vai kaut kāda veida aizsardzība tur ir, tad viņi ir ar mērķi. Mēs kā sabiedrība redzam, ka tev vajag palīdzēt, no tā nav jākaunās. Un tas vienkārši ir jādara, dariet to, apskatieties, papētiet. Un, centieties nonākt tādā dzīves situācijā, kur neviens pabalsts uz jums neatiecās. Izņemot varbūt, ģimenes valsts pabalsts par 3 bērniem. Jo galā tā ir dzīve, un mēs nekad nezinām, kur ceļi kādu aizved un kāpēc ir vajadzīgs konkrētajā brīdī kaut kas. Un es atgriežos pie tā, ko es teicu pirms tam. Jāsaka godīgi, mēs neizskatāmies slikti uz šī visa, jo mums, es zinu, ka ļoti daudz gads atpakaļ šim te pabalstam, ko šobrīd saņemu es, bērnu kopšanas pabalsts, bija griesti. Šobrīd tādu griesti nav. Citur Eiropā šie te griesti ir joprojām. Tā kā arī šeit, griestu nav, mēs varam, cik mēs esam sapelnījuši pirms tam, tik mēs mēģinām dabūt, bet saņemam atpakaļ. Tā kā arī tas termiņš, 1,5 gads kopumā, tas arī skan ļoti labi, jo 1,5 gads un tad bērns aiziet dārziņā un tā. Tā kā, manuprāt, nav slikti. Manuprāt arī. Bet, vienmēr ir bet. Tāpēc mēs liekam šeit daudz punkti, un es ticu, ka mēs tiksimies vēl un runāsim tālāk par to, kas ir aktuāls mamām, ģimenēm un sabiedrībai. Paldies! Paldies tev! Paldies.